Pirmais uzdevums – 10 ciparu skaitlis. Pirmajā uzdevumā no dotajiem 10 cipariem katru izmantojot tieši vienu reizi, tad lasam uzmanīgi katru vārdu tekstā, jāizveido 10 ciparu skaitlis, kas dalās ar visiem skaitļiem no 2 līdz 18 ieskaitot. Atceries, ja uzdevumā ir dalīšanās, tad uzdevums ir risināms tikai veselos vai naturālos skaitļos. Ja tekstā ir teikts skaitlis A dalās ar skaitli B, tad tas nozīmē, ka skaitli A dalot ar skaitli B atlikumā iegūst 0. Kā tad bija jārisina šis uzdevums? Pirmkārt jau jāatrod derīgais skaitlis. Šeit manā risinājumā ir uzrādīts viens no iespējamajiem derīgajiem skaitļiem. Pavisam ir 4 dažādi skaitļi, kas atbilst uzdevuma nosacījumam. Pietika atrast vienu. Uzdevuma risinājumā nepietiek, ja tu tikai uzraksti skaitli, jo tā uzreiz nav saprotams un pamanāms, vai tad tiešām visas uzdevuma prasības izpildās. Tāpēc ir jāpārbauda, vai tavs atrastais skaitlis tiešām dalās ar visiem skaitļiem no 2 līdz 18. Viens variants, kā risināt, ir cītīgi pastrādāt. Ko tas nozīmē? Ņem savu atrasto skaitli, dali ar 2, dali ar 3, ar 4 un tā tālāk līdz pat 18. Ja dalās, viss. Esi pamatojis, ka skaitlis atbilst nosacījumiem. Man tāds neliels slinkums ir tā cītīgi dalīt, tāpēc izmantošu dalāmības pazīmes. Šīs dalāmības pazīmes droši vien esi skolā redzējis, tās atvieglo dalīšanu, ja mums ir tikai jāpasaka, dalās vai nedalās. Ko tad mēs skatāmies? Ja mēs gribam zināt, vai skaitlis dalās ar 3, tad saskaitam skaitļa visus ciparus. Ja ciparu summa dalās ar 3, tad arī pats skaitlis dalās ar 3. Kā redzams, visu doto ciparu summa ir 45, tātad skaitlis noteikti dalās ar 3. Tieši tāpat ļoti ātri var pārbaudīt, vai skaitlis dalās ar 9. Tā kā 45 dalās ar 9, tad dotais skaitlis dalās arī ar 9. Skatoties uz skaitļa pēdējo ciparu, var noteikt, vai skaitlis dalās ar 2. Pēdējais cipars ir 0, pāra cipars, tātad dotais skaitlis dalās ar 2. Skaitlis dalās arī ar 5, jo pēdējais cipars ir 0. Ja pēdējais cipars skaitlim ir 0, tad tu noteikti zini, ka tad skaitlis dalās ar 10. Kā pārbaudīt skaitļa dalāmību ar 4? Šeit mums ir jāskatās pēdējo 2 ciparu veidotais skaitlis. Manam skaitlim tas ir 60. 60 dalās ar 4, tātad arī dotais skaitlis dalās ar 4. Līdzīga ir dalāmības pazīme ar 8. Šeit tikai jāskatās pēdējo 3 ciparu veidotais skaitlis. Ja tas dalās ar 8, tad arī dotais skaitlis dalās ar 8. Varam turpināt. Dalāmība ar 16. Skatāmies uz pēdējo 4 ciparu veidoto skaitli. Šoreiz tas ir 5760, kas dalās ar 16, rekurtēs esmu izdalījusi. Tātad arī dotais skaitlis dalās ar 16.
Vēl viena bieži lietota dalāmības pazīme ir dalāmības pazīme ar 11. Šeit mēs skatāmies pāra vietās esošo ciparu summas un nepāra vietās esošo ciparu summas. Ja šo summu starpība dalās ar 11, tad arī pats skaitlis dalās ar 11. Tātad 28 mīnus 17, tas ir 11, tātad dotais skaitlis dalās ar 11. Turpinām, mums vēl tur daži skaitļi jāpārbauda. Dalāmības pazīme ar 7 vispār ir, un daži no jums to arī lietoja, bet šeit man likās, ka vieglāk ir izdalīt. Manu skaitli dalīju ar 7, sanāca rezultāts atlikums 0. Tieši tāpat pārbaudīju, vai dalās ar 13 un ar 17, izdalot un iegūstot rezultātu. Tad vēl ir daži skaitļi, ar kuriem jāpārbauda, vai dalās prasītais skaitlis. Dalās ar 6, jo mēs jau tikko pamanījām un parādījām, ka skaitlis dalās ar 2 un 3. Tā kā 2 un 3 ir savstarpēji pirmsskaitļi, tad mēs varam apgalvot, ka dotais skaitlis dalās arī ar šo savstarpējo pirmsskaitļu reizinājumu. Tātad ar 6. Varbūt tu nezini, kas ir savstarpēji pirmsskaitļi? Pastāstīšu. Tātad savstarpēji pirmsskaitļi tie ir skaitļi, kuriem lielākais kopīgais dalītājs ir 1. Tātad 2 un 3 atbilst šīm prasībām, tātad savstarpēji pirmsskaitļi. Līdzīgi mēs varam pārbaudīt arī, ka skaitlis dalās ar 12, 14, 15 un 18. Kāpēc es, tad, kad skatījos uz 12, ņēmu tieši 3 un 4, nevis 2 un 6? 2 un 6 nav savstarpēji pirmsskaitļi. Tātad 2 un 6 nav savstarpēji pirmsskaitļi. Kāpēc nav? Kā tad mēs to varētu pamatot? Jo lielākais kopīgais dalītājs 2 un 6 ir 2, nevis 1. Tad mēs esam pamatojuši, ka atrastais skaitlis dalās ar visiem skaitļiem no 2 līdz 18. Tam ir visi izmantoti cipari, kas bija doti. Uzdevumu esam atrisinājuši. Kā tad šo uzdevumu vērtējām? Ja tu atradi derīgu skaitli, tad 2 punkti jau nopelnīti. Atlikušie 3 punkti ir par pamatojumu. Tātad vai tu esi pamatojis, ka tas skaitlis atbilst visām uzdevuma prasībām? Daži no jums atrada skaitļus, kas gandrīz atbilst uzdevuma prasībām. Ko tad tas nozīmē? Daži bija rakstījuši, ka nevarēja atrast īsto skaitli, bet atrada skaitli, kas, piemēram, dalās ar visiem skaitļiem, izņemot 17. Daži bija kļūdījušies dalīšanā, tāpēc bija izdarījuši aplamu secinājumu. Par šādiem risinājumiem, kur atbilde nebija pareiza, varēja saņemt ne vairāk kā 2 punktus. Kādas tad bija galvenās kļūdas risinājumā? Tātad daži no jums uzrakstīja tikai meklēto skaitli, bez šīs te pārbaudes, ka tiešām dalās ar visiem prasītajiem skaitļiem. Tad, kā jau minēju, daži atrada skaitli, kas nedalījās ar kādu no šiem te skaitļiem. Un daži dalījāt ar atlikumu, ar komatiem tur sanāca. Tātad, ja mums sanāk dalot rezultāts ar komatu,
jeb tas nozīmē rodas atlikums, kas nav nulle, tad mēs sakam, ka skaitlis nedalās.